Sveika, sveika, sveika! Lai kur tu šobrīd būtu, lai kurā brīdī šobrīd skatītos, lai tev brīnišķīgs laiks, sievišķīgi atplaukt cikla sarunās, kurās es aicinu dažādu jomu speciālistus padalīties ar to, kā mēs varam gūt enerģiju, iedvesmu, prieku, kā to uzturēt, kā pie tā atgriezties, un tiekos ar dažādiem ekspertiem, jā, kā jau teicu, lai meklētu, kur tad var rast šīs idejas. Un šodien viesos būs kārtošanas konsultante Asja Dolegnovska. Lasu lēnām, lai nenokļūdītos ar uzvārdu. Un jā, gaidīšu, kad Asja pievienosim. Es varbūt tās pirmā mēģināšu viņu pievienot. Jā, un tad šodienas apzināta kārtošana un kārtība mums apkārt vidē var, vai varbūt nevar, to mēs noskaidrosim ar Asju, palīdzēt, veicināt to, kā mēs jūtamies, vairot vai mazināt mūsu enerģiju. Tā skatos, kā Asja vienojās. Tad tūlīt arī mēģināsim. Mirklis jāpagaida. Es parasti mazliet paņem laiku. Jāsaka arī, ka šodien man jocīgi uzvedās Instagrams. Cerams, ka viss būs. Asja teica, ka viss būs labi. Pirms mēs sazinājāmies. Tā kā gaidam. Tā vienojumu. Aha, kaut kas tur notiek, ka Asja nevar pievienoties. Man raksta, nekas, provēsim vēl, līdz mums izdosies. Tātad šī jau mums ir trešā. Cikla saruna. Super, redzu tevi. Labrīt. Man arī ir liels prieks, ka mums ir izdevies savienoties un ka tīri tehniski saruna var notikt. Un arī praktiski arī kolosāli. Un jā, mūsdienu tehnoloģijas īstenībā baigi labā lieta, jo mēs dažādās pilsētās esam, vai ne? Tu esi kaut kur Jelgavas pusē, vai ne? Jā, tieši tā. Un es esmu Rīgā, un mēs varam brīnišķīgi sarunāties, un pēc tam to var redzēt jebkur pasaulē. Nu, ko, super. Es jau mazo mini ievadiņu pateicu, bet tikai pavisam īsi, ka kārtošanas konsultanti un ka mēs par to, kas kā vide un apzināta kārtošana var vai nevar, to mēs noteikti uzzināsim, palīdzēt veicināt to, lai mums ir vairāk enerģijas, prieka, iedvesmas, labāka sajūta un tam veltīt arī šodienas sarunu. Bet, parasti es sāku ar to, ka, mazliet tomēr iepazīstināt ar sevi, un es zinu, ka tev ir arī tāds interesants, man liekas, stāsts, vismaz man tā liekas, kā tu vispār nonāci līdz tam, jo tā iepriekšējā dzīves posmā tu biji pilnīgi citā jomā, vai ne, bet kā tu nonāci līdz kārtošanai? Jā. Tātad labdien vēlreiz visiem un sveika Laura, man ir prieks piedalīties šāda veida iedvesmas sarunu ciklā, jo tas dažbrīd ir ļoti nepieciešams tādos brīžos, kad nezini, ko un kā darīt, un ir kaut kāds iespējams tāds klusāks periods, un vismaz man personīgi tādas sarunas ļoti uzlādē, un tad man tā kā pilnīgi pavarās cita pasaule, un gribās iet un dzīvot un darīt un turpināt, un man ļoti patīk šis nosaukums sievišķīgi atplaukt, arī ļoti labs, un tieši piemērots arī, iespējams, man tieši šim dzīves posmam, kad manā posmā ir tā kā vairāk ziema iestājusies, manā dzīves sezonā ir ziema un atgriešanās pie sevīm, iekšējā miera saglabāšana. Tātad, jā, es esmu Asja Dolegnovska, kārtības ieviešanas speciāliste un konsultēju cilvēkus par kārtības ieviešanu jautājumu mājās, darba vietā,
nu, jebkur, kur ir iespējams ieviest kārtību. Kā es līdz tam nonācu? Sākšu noteikti ar to, ka, kā jau Laura minēja, man ir iespējams diezgan nesaistīta profesija, ko es esmu izmācījusies, taču tāpat laikā es redzu ļoti lielas sakarības tajā visā. Es esmu izmācījusies par ceļu būves inženieri, man ir maģistra grāda būve, es esmu projektējusi ceļus, es esmu veikusi būvsraudzību ceļu būvniecības objektiem, kā arī es esmu vadījusi būvdarbus, nu, ceļu būvdarbus, vadījusi gan būvdarbus, gan attiecīgi arī projektus vadījusi. Nu, lūk, un šis ir tāda liela sfēra, tāda pamatīga, vīrišķīga profesija, un tur tāpatās es arī ieviesu kārtību, pēdiņās kārtību, bet lielākos mērogos. Ielas, ceļi, laukumi, piedalījos projektos, kas palīdz sakārtot mūsu apkārtējo vidi, lai ir droša, ērta piekļūšana, droša nokļūšana uz gala mērķi. Tā kā es sāku ar lieliem apmēriem kārtot šo kārtību, gan projektot, zīmējot ceļus atbilstoši standartiem, nosacījumiem un tā pārējām izpētes sistēmām un rīkiem, kas ir nepieciešami, lai cilvēki varētu droši pārvietoties pa šiem te pēc tam jau uzbūvētajiem ceļiem. Un ap 40 gadiem, tuvojoties gadu slieksnim, es saprotu, ka es biju nostrādājis 20 gadus šajā profesijā, un man tiešām patika tas, ko es daru. Es mīlēju to, ko es daru, bet vienā brīdī, tas ir tuvojoties 40 gadiem, es sapratu, ka viss šis posms manā dzīvē sāk pamazām beigties, un tas diezgan sakrita ar otrā bērna ienākšanu manā dzīvē. Un otrais bērns man ienāca dzīvē, tad tieši tajā mirklī, kad tikko bija sācies Covid. Pandēmija, mēs visi tikām ieslogoti mājās, pēdiņās ieslogoti, mums vienkārši bija nācās atrasties mājās, nu jau 24/7. Vienīgais, kas no manas ģimenes, no mūsu mājām tika ārā no mājām, tas bija vīrs, bet mums bija visiem jāsadzīvo mūsu esošajā dzīves telpā, kur tad viss bija ļoti, ļoti daudz. Jo vienā dienā pēkšņi mums bija jāpaliek mājās. Un iziešana bija iespējama, protams, bet šī sadzīve diena visiem, viss bija pārmaiņas, visam bija jānotiek cauri un nu, lūk, un es izlasīju grāmatu Kārtības maģija, Marija Kondo. Es viņu, burtiski izrāvu ļoti, ļoti ātrā tempā cauri. Esot bērnu kopšanas atvaļinājumā, bērnam bija, ja nemaldos, 2 vai 3 mēneši, man bija pēcdzemdību depresija par to, ka viņš ir agrāk piedzimis, vainas sajūta un vispārējais, kas vien var būt no šī te. Es esmu tāds cilvēks, kuram patīk izmēģināt jaunas lietas. Jo pirms tam es tādu pa kārtības ieviešanu, kārtošanu vispār neko nebiju dzirdējusi. Tas bija 5 gadus atpakaļ. Jā, 5 gadus atpakaļ. Un tad es sāku interesēties pēc šīs grāmatas izlasīšanas, jo es tajā grāmatā salasīju atsevišķas lietas, kuras es zināju, ka es gribu pamēģināt, un pamēģināt šīs lietas, lai tiktu ārā no šīs pēcdzemdību depresijas, kas man bija visi sakritusi Covid laikā un visā pārējā dzīves situācijā. Un vēl tajā brīdī mums bija virtuvē remonts, mums bija -1 telpa mājās. Tā kā mēs bijām ļoti, ļoti saspiesti. Nu, lūk, un tad es sāku sekot Danai Gulbei. Loģiski Instagram algoritms uzreiz, ko līdz tāds meklēt kaut ko pa kārtošanu, kārtību, uzved uz tiem cilvēkiem, kas ar to nodarbojās. Ja nemaldos, es pie Danas biju iegādājusies pilnīgi visu, kas ir iespējams. Es viņu pārklausīju entās reizes, atceros visas tās garās ratiņu pastaigas, kuras klausījos to, ko Dana stāsta, un man tas tik ļoti iesēdās dvēselē, atmiņā,
ka es gribēju, un es sapratu, ka tas ir man vajadzīgs. Jo es jau pēc grāmatas izlasīšanas biju sākus atbrīvoties no lietām, kas man vispār nav vajadzīgas, no iepriekšējiem dzīves posmiem. Un tā maz pamazām, šādi te kārtojot un principā pamatīgi sakārtojot savu māju, atbrīvoties no liekām lietām, es nonācu līdz tam, ka es vēlos attīstīties un likt, tā teikt, jaunas zināšanas sevī pašizglītoties. Tā kā man sākās pēc šīs kārtības ieviešanas, man sākās liels pašizaugsmes process manī iekšā kā sieviete. Lūk, jā. Un, protams, es uzreiz arī par šo te nerunāju, ne Instagramā nestāstīju. Tas notika apmēram 2 gadus atpakaļ, kad Dana Gulbe organizēja šīs te apmācības kārtošanas konsultantu, un tad jau attiecīgi pēc tām, tad sākās mana šī te arī publiskā dalīšanās ar to manu personīgo pieredzi, kam es esmu gājusi cauri. Protams, tas bija grūti sākotnēji, jo tomēr tā ir ļoti personīga lieta, un es pamazām soli pa solim eju un stāstu par šo, caur savu pieredzi, kā tad šī te kārtības ieviešana ir mainījusi manu dzīvi, manu domāšanu, manu iespējams eksistenci pat. Jā, paldies, ka tu dalies ar to, un to, varbūt tā pavisam īsi sasumējot to, ko tu teici, ka es sadzirdēju tāds vairākas lietas. Pirmkārt, kad bieži vien liekas ārvalsts tur jau 40 gadi šausmas, visu dzīve, kā teikt, iet uz otru galu un neko nevar mainīt, bet brīnišķīgs piemērs, man liekas, iedvesmojošs piemērs, ka var mainīt arī 40 gados, lai gan mūsdienās tas, kā teikt, nav nekas vairs, man liekas, tāds, ka tas dzīvildze ir lielāka, bet tā tad var mainīt, ja gribās mainīt, ja tā sajūta ir. Otrs arī, ka jā, man, protams, žēl, ka tev nācās tādam grūtam posmam iet cauri, kā pēcdzemdību depresijai, viss tas vainas sajūta un tam, bet tāpat laikā tu to izmantoji kā tādu resursu īstenībā vai atspērienu punktu un kaut ko darīja lietas labā. Un trešais, ka tev ir pašai, tev tagad tās noteikti jau ir daudz klientēm pieredze, jā, par ko mēs runāsim tālāk par kārtošanu, bet ir arī pašai šī pieredze, kā tev dzīve ir kārtojusies, veidojusies, tieši caur, es pēc tam gribēšu arī jautāt par to apzināto kārtošanu, ja, kas tad tas īsti ir, un kad ir šīs izmaiņas, un man ārkārtīgi uzrunāja tava arī tas moto, ka kārtība ir brīvība telpā, prātā un dzīvēm, liekas, cik atviegloši, tik skaisti skan. Kā tu līdz tam arī, tu jau ieskicēji, bet kā tu līdz tam nonāci, vai kas ir tas pamats, tā vēsts, ko tu gribi arī nodot caur to? Lielam es teiktu tā, ka kārtība ir brīvība, un kas tad ir kārtība? Kārtība tā ir struktūra mūsu mājās, kas mums ir izveidota, ko mēs paši esam izveidojuši. Atkal pieminot vārdu struktūra, man pašai arī tā kā, skudriņas, bet zosādu uzmetās, jo tāpēc, ka struktūra, ko mēs saprotam, sistēma, disciplīna un viss pārējais, jā, viņš tāds varbūt ir smagāks vārds, un es tā kā strādāju šādā tehniskā profesijā, tad struktūra, sistēma, man personīgi šie vārdi tik ļoti, tā kā liekas mazliet neērti, bet diezgan tādi spēcīgi, bet tai pašā laikā, jā, es varētu likt kārtības sinonīmu, jā, ka tā ir struktūra, tā ir sistēma. Un tad attiecīgi, ko līdz mums ir kāda ieviesta, izveidota sistēma, mājās, pieņemsim, kārtības sistēma vai struktūra, kā mums stāv kurpes, kur mums stāv grāmatas vai virtuvē, kur stāv krūzes, mums vairs nav jāpieņem kaut kādi vēl papildus lēmumi, kur to lietu, kas neatrodas savā vietā, nolikt. Jo mēs jau zinām. Jo visbiežākais iemesls, kāpēc rodas nekārtība un kāpēc vispār ir nekārtība, tāpēc, ka tai konkrētai lietai nav sava vieta un viņa kaut kur figurē, kaut kur atrodas mūsu dzīves telpā. Un tāpēc,
ja ir šī kārtība, ja ir sistēma, struktūra, mums uzreiz rodas, pieņemsim, lēmumu pieņemšanas, ne brīvība, mēs atbrīvojam savu prātu no papildus lēmumu pieņemšanas. Mums nav jāizdomā, kur atkal to lietu nolikt, jo mēs zinām, kur viņa ir vieta. Par to sistēmu man arī ļoti dziļi ir iesēdies no tīri manas iepriekšējās profesionālās pieredzes, ka, lai uzprojektētu ceļu, mums ir kaut kādi standarti, pēc kuriem ir jāprojektē, un mēs nevaram izdomāt kaut ko citu. Mums ir esošajā situācijā jāieliek tas konkrētos rāmjos jāieliek šī situācija, kas būtu atbilstoša standartiem. Nu, lūk, un arī ar to pašu kārtību arī ir tā. Kārtībā ir savas tās pamatnostādnes, un mums katram ir sava māja individuāla, un tad mums pamatakmeņi ir jāpielāgo tam, kas ir mūsu mājās. Un ko līdz mūsu mājās ir šī kārtība, kas mums der un kas ir mums atbilstoša un kas atbalsta mūsu ikdienā, tad tā jau ir brīvība. Brīvība, piemēram, iziet no rīta nesastrīdoties ar visu ģimeni, jo mēs zinām, kur stāv cimdi, cepure, ja pieņemsim, ir pazudusi cepure, tad mēs zinām, kur mūsu rezervas cepure ir. Tad tas vienkārši ir daudz vieglāk un daudz vienkāršāk pārdzīvot šādas tādas tā kā mazā stresa situācijas, pieņemsim, ka kaut ko nevar, ka kaut kas pēkšņi ir pazudis. Jebkurā gadījumā tam visam pamatā ir jābūt iepriekš izstrādātai sistēmai, tai kārtībai ir jābūt. Jā, ir jābūt savai kārtībai mājās. Un šeit es domāju, ka es arī esmu atbildējusi uz to jautājumu, kāpēc tad kārtība ir šī brīvība, ka mums ir noteikta sistēma, pēc kuras mēs dzīvojam, kurā mēs esam un kas mūs atbalsta. Un tas uzreiz iedod tiešām to brīvību ikdienā, brīvību strādājot un brīvību arī pieņemsim šādās stresa situācijās. Protams, viņas varbūt nav nekā, ir izņēmumu gadījumi, ir bieži vien kaut kas, ka pilnīgi nojūgtā ķēdīte, taču ir ļoti liela neiespēja, bet ir iespējams daudz ātrāk atgriezties atpakaļ normālajā ritmā un vienkārši palaist projām to sistēmas nepilnību, kas ir notikusi. Jā, un brīvs prāts ir daudz ar brīvu prātu ir daudz reiz foršāk dzīvot un piedzīvot šo dzīvi šeit un tagad. Jā, tas, ko es tad, jo es pirms tam domāju arī par to, no vienas puses, piemēram, ienākot manā mājā, man patīk kārtība, bet man, par to mēs arī vēl parunāsim, bet man nepatīk kārtot. Bet tad man ir tā sava kārtība, kas kādam citam, manam vīram pilnīgi noteikti liekas, ka manā kabinetā ir bardaks. Bet man tur ir sava sistēma, kā tas notiek. Un tad vai es pareizi saprotu no tevis teiktā, ka tā ir, katrai ģimenei varbūt sava tā sistēma, kas ir izveidojusies, bet tas, ko es dzirdu, tas atslēgvārds ir, ka viņa atbalsta mūs, un viņa ir skaidra un saprotama. Ja tas ir koptelpa, teiksim, mans kabinets ir mans kabinets, tur, kā teikt, tur es nevienu nelaižu iekšā, bet tur, kur mums ir koptelpas, kuru mēs kopīgi lietojam, ka tā ir saprotama, visiem, arī bērnam, vīram un man, bet ka tiešām, ka viņa atbalsta, ja tas nav tā, ka tagad tās Asja atnāk, tā, mēs šitā daram, un es skatos un brīnums, nē, es gribu krūzītes tur, un cepurīti tur, un zeķis tur. Jā, tad pareizi saproti, jā? Jā, tu ļoti pareizi saproti to, ka tā ir kārtības sistēmu personīgi katra ģimene savās mājās ievieš tāda, kāda viņiem ir ērta, atbalstoša un arī, ka viņu ir iespējams viegli un ātri tā kā atjaunot, ja, piemēram, ir noticis tur mazais hausiņš. Lūk,
Un tu jau ļoti skaidri iezīmēji to, pieņemsim, savu darba kabinetu. Man arī, manā darba kabinetā ir mana kārtība, un tur neviens, es teiktu tā, skaļi teiktu, nedrīkst kaut ko man pārmest, ka tur kaut kas, piemēram, kāpēc tev tās grāmatas tur stāv, viņas nevar kaut kur citur stāvēt. Jā, nu, es tā kā es nesagaidu, un es arī neesmu sagaidījis, ka kāds man komandētu, kāpēc man tur tas stāv, jo tā ir mana telpa. Tieši tāpatās par skapi, apģērbu skapi. Nu, tā ir mana telpa, un ja es gribu likt zeķes tur tajā vietā, tad es arī viņas lieku un turu. Man vienkārši nevienam nav teikšana par manu skapi, kas atrodas manā skapī, jo es esmu viņu izveidojusi tā, kā man viņš patīk un kā viņš mani atbalsta, lai es varu viegli un ātri atrast to, ko man ir nepieciešams, lai es pārzinātu, kas ir tur, pieņemsim, manā skapī vai, piemēram, manā darba kabinetā, un lai es varu viegli orientēties tad, kad man ir kaut ko nepieciešams paņemt un dabūt. Tas ir viss ir ļoti skaisti, līdz brīdim noteikti, kad ir bērni, jo man arī ir bērni. Un skapis, jā, ir tā vieta, kur vispār man, neviens pat tur nelien iekšā, nevienam tur nekāda darīšana nav, jo tur stāv tikai un vienīgi manas lietas, un tur ir robežas noteiktas, un reizēm bērns tur grib ielīst, paspēlēties, paslēpties, bet tad mēs arī esam novienojušies par to, ka tā ir māmas vieta un ka tur nē. Savukārt darbistabā, jā, darbistabā bieži vien man dzīvojas bērni manā vietā, un man ir atkal jāiet kaut kur citur darboties. Un šeit ir tā, ka es zinu, ka man ir mana kārtības sistēma ieviesta, izveidota manā darbistabā, un tajos brīžos, kad atnāk jaunākais, un jo viņam šobrīd ir tāds izpētes periods, ka viņš visu grib izpētīt, paskatīties, paņemt no mammas, aiznest uz savu istabu, un tas ir ok. Mēs tikai vienkārši izrunājam šīs lietas, ka, jā, ja tu atrodies manā darbistabā, ja tu kaut ko pēti un skaties, tu pēc tam visu atgriez atpakaļ, kā tas ir. Un tā arī īstenībā. Atgriež arī? Jā. Atgriež arī? Protams, ir, protams, kaut kādi mirkļi, kad ir jāpieslēdzas, bet man vienmēr tas sirdis silda tāds teikums no man jaunākā dēla, viņam 5 gadi ir, ka, viņš jau redz, ka es ienāku un ka mans tas skatiens, tas radars. Viņš jau jūt, ja viņš saka, māma, es salikšu atpakaļ. Viņš spēlējās, viņš skatās, kas tur ir, un viņš zina, ka ir jāsliek apakaļ, un tās ir tie noteikumi tajā manā darbistabā. Lūk, jā, ka šeit būtu, ka nevajadzētu pārdzīvot un uztraukties par to, ka kādā no mūsu privātajām telpām, privātajām vietām arī atrodas citi ģimenes locekļi, ja tur ir ieviesta šī sistēma, kāda ir. Tā ir mana kārtība, un ja es viņu zinu, kā ātri atgriezt atpakaļ to kārtību, tad noteikti nevajadzētu būt ļoti lieliem pārdzīvojumiem par to, ka, nevis pārdzīvojumiem, bet nevajadzētu būt tā, ka aizliegt iet savā privātajā telpā, jo tomēr nav iespējams viņu atdalīt vai aizslēgt, piemēram. Tas ir tas par privātām telpām, bet par koplietošanas telpām, Par koplietošanas telpām es teiktu tā, ka tur noteikti ir jābūt kompromisam, atbilstoši esošai situācijai, kāda viņa ir. Piemēram, es zinu, ka mums mājas sirds ir virtuve, un tā bija arī telpa, ar kuru es iesāku savu eksperimentēt ar kārtošanu. Es nesāku ar skapi, kā es šobrīd iesaku klientiem sākt tiešām ar savu skapi, jo tā ir visprivātākā telpa. Un man šķiet, ka ir viena, varbūt vēl kaut kāda vieta, kas ir virtuvē, nav mainījusies kopš 5 gadus, kur tas ir nolikts, tur arī tas viss viss atrodās un vispār nav nekādu izmaiņu. Mums, gan man, gan vīram, gan bērniem ir ērti, ka tur tas viss atrodas. Bet pa pārējām vietām ir tā, ka viņas ir migrējušas. Esmu mainījusi, pielāgojusi,
gan vīra vajadzībām. Mēs esam atraduši to kompromisu, saņemot no viņa pārmetu, kāpēc tur stāv tas un tas, jo viņam tas nav vērti. Šajās koplietošanas telpās es tomēr ņemu talkā viedokli, bet ņemu vērā to, ko saka arī tie citi, kas ir vienkārši tajā telpā, kur uzturās arī telpā. Tas ir klasisks stāsts par virtuvi, kur virtuvē mēs visi darbojamies. Un attiecīgi vēl ir vietas, ko es esmu pārkārtojusi, lai bērniem būtu piekļūstamāk atbilstoši viņu vecumam un viņu šīm te prasībām. Lai mums tā dzīvošana ir foršāka, lai ir mazāk kaut kādas nesaprašanās un lai ir ērti. Un lai visi zinātu, ka tam, kuram ir kārta sakārtot virtuvi, kur kas stāv. Tad es saprotu to, ko tu arī, ko mēs šobrīd izrunājam, principā tā ir tāda apzinātā kārtošana, kad mēs tā pievēršamies gan, vai tu pats viens savā telpā vai kopā ar tur, kur koptāvs ar ģimeni izrunājot, kas ir ērti, kas nē, kur vajag pamainīt, kāda ir tā sistēma, kā mēs to darām vai kā mēs nedaram, un lai ir viegli visiem orientēties un mēs varam viegli atgūties tajā, vai ir vēl kaut kas pie tās apzinātās, jo tad nākamais man jautājums, kas ir, es pieļauju, ka tad pretstats ir neapzināta kārtošana vai nekārtošana. Jā, es par šo te vārdu apzināts, es viņu liktu vienādības zīmi par vadīta kārtošana, jo ir tā, ka kārtība jau pati no sevīm nerodās. Viņi nerodās. Jā. Mēs kaut ko iestādam, viņi tā kā arī izaug tas, kas tiek iestādīts dārzā, bet tāpatās mums ir jāiziet tur, jāizravai nezāli, varbūt jāaplaist ik pa laikam, ka mēs pieliekam kaut kādu spēku un kaut kādu šo te mūsu darbu, ir kaut kāda darbība, kas tiek pielikta, lai kaut kas notiktu. Un ar kārtošanu ir tā, ka mums mājas paši no sevīm nesakārtosies. Tas nav, man liekas, ne fiziski, tas vispār nav iespējams, ka apzināta kārtošana, tā ir vadīta kārtošana, ka mēs vadam šo te procesu. Ja mēs ja mums ir mājās nekārtība, tā tad tur vispār nav bijusi nekāda apzinātība un nav bijusi vispār nekāda procesa vadīšana. Tur vienkārši ir bijusi nekārtība. Un tāpēc šo te vārdu apzināts es vairāk attiecinātu uz to, ka tā ir mūsu darbība, ko mēs daram mūsu pašu labā. Mēs pieslēdzamies konkrēti, ka mēs šo darīsim, ka mēs gribam kārtību mājās, un tāpēc mēs apzināmies, ka mums šis ir jādara, jo bez mums kārtības nebūs. Bet tas arī, vienalga ir tāds, apzināts, lēmums, mēs vai es vēlos. Man gan uzreiz grozās pa galvu, kā tad ir, mamma grib, vai tētis grib to kārtībā, pārējiem, es teikšu tā, pofīgi. Man tāpat ir labi, un tā ir arī ar pieaugušiem cilvēkiem, tas, ar bērniem varbūt izteiktāk ir ceļš, laikam pusauģiem, kas var dzīvot, kā parasti ir vecāku šausmas, ka tu paver bērnu istabu, tu liekas ārprāts, palīgā, tur tūlīt skries mošķjārā. Bet es pieļauju, ka tas arī ne tikai mājās, bet arī kaut kādās, teiksim, piemēram, birojos, kur ir cilvēki, kuriem ir svarīga, lai stāvvietās ir kārtība un ir, kuri var atstāt krūzītes, da jebkur papīrus arī, vai kaut kāds, galds nekārtīgs un tā tālāk. Kā tad, ja ir tas viens un nav tie pārējie, kā tad viņus iesaistīt, ko darīt? Šeit es minēšu varbūt piemēru, gan, tas varbūt, tas būtu no klients piemērs, ka pieņemsim, ir notikusi, skapja sakārtošana. Es esmu bijis paviesojusies, sakārtojis skapi, un tad vīrs ierauga, ka ir sakārtots skapi, viņš arī grib sakārtot skapi. Tad tālāk meita, un, ja nemaldos, dēls, viņi arī grib, viņi tā kā ierauga to, šādi arī ir iespējams dzīvot, ka var būt arī šāda kārtība, un tad viņi arī to grib, ka
tam būtu jānotiek dabiski pēc paša vēlēšanās un paša vēlmes, jo uzspiest kārtību tā ir, es domāju, lielākajai daļai no mums trauma no bērnības. Jo, man varbūt tas dzīves ritējums ir savādāks, jo man jau ļoti no bērnības ir paticis kārtot, bet ir kaut kādi posmi, kurus esmu vispār kaut kādā pilnīgā hausā dzīvojusi un lietu pārbagātībā, un es vienkārši neesmu zinājusi, ka ir iespējams arī dzīvot savādāk, sakārtojot tās savas lietas. Tam arī ir jābūt. Tāpat kā arī pusaudžiem, arī kā man pašai arī ir pusaudzis, vecākais dēls, tad es saprotu, ka tur arī ir jābūt robežām, ka, tā ir tava vieta, tavs stūrs, tava istaba, tur ir tavi noteikumi, arī īstenībā uz jaunāko bērnu ir, ka tur ir tavi noteikumi, bet koplietošanas telpās un ārpus tavas telpas ir mūsu noteikumi, mūsu kopējie, un tad tur nedrīksti būt tāds, nedrīkst būt tā kā traucēklis pārējiem ar savu darbību vai savu bezdarbību, tīri attiecībā šo te kārtošanu. Un redz, pieņemsim, tu runā arī par darba vietām, un šeit es gribētu teikt, ka mums tāpatās ir katram jāņem vērā to, kāds mēs esam cilvēks. Cits var strādāt hausā, cits vispār nav iedomājums, ka viņš varētu pastrādāt hausā, ka tie procesi nenotiek. Šeit arī katram ir tā sava vieta, kur viņam ir jāuztur tomēr tā viņa kaut kāda kārtība, kurā viņš jūtas ērti, un tam būtu jāpaliek tikai viņa vietā. Tas jau nedrīkstētu vairs tālāk izpausties, piemēram, biroja kopējā virtuvē vai tur leduskapī vai vēl kaut kur, ka tomēr ir kaut kāda struktūra, kura ir jāievēro šajās koplietošanas telpās, jo es pati strādājot algot darbu, es zinu, cik tas ir dīvaini, un tad reizēm ir nepatīkami, ka tu tā kā to savu darba vietu uzturi, tajā savā kārtībā, un tad, pieņemsim, aiziet uz koplietošanas telpām, tur viss ir izsvaidīts, izmētāts, tur pilns ar krūzītēm, viņas kaut kur visur stāv, un tas tā kā tādi ir traucēkļi. Un cits, varbūt var to nepamanīt, viņam vienkārši ir savādāka redzes uztvere, viņam nav tie sarkanie karogi, ka tur kaut kāds krūzītis, un viņš pilnīgi mierīgi var tā dzīvot. Tā kā tā mana atbilde noteikti būtu, ka tas ir, pirmkārt, tas ir ļoti atkarīgs no tā cilvēka, kāds ir viņam tā, kāds viņam tips ir tam cilvēkam, un otrs ir par to, otra tā atbilde par to, ko vajadzētu darīt, vai ko darīt tajos brīžos, ja māma, tētis grib, lai ir kārtība, bet tā kā pārējie visi cilvēki, kas ir piesaistīti klāt, tad negrib, vai viņiem ir pilnīgi vienalga. Šeit es ieteiktu tikai un vienīgi rādīt to savu piemēru un nekonfliktēt par tādām, nekonfliktēt par to, ka es gribu, bet jūs visi pārējie negribat. Es zinu, cik tas ir grūti. Es personīgi arī esmu to pieredzējusi, un man palīdz tas, ka es zinu, ka tas ir vajadzīgs man. Es nedomāju par to, vai tas ir vajadzīgs visiem pārējiem. Man vairāk patīk man pašai tā sajūta, ka es zinu, es kontrolēju, ka tur ir kārtība, viss ir kārtībā, un es dzīvoju mierīgi ar to savu iekšējo to sajūtu, un vairs nav šīs te kaut kādas tādas vēlmes veidot konfliktus par to, ka tur, pieņemsim, atkal virtuve nav sakārtota. Labi, reizēm man ir tā, ka, ja vienkārši es esmu tāds cilvēks, tāds impulsīvs, ka reizēm gribētu kaut ko skaļāk pateikt par to, ka tā virtuve nav savākts, un kāpēc atkal man tas ir jādara, bet tā kā es esmu sieviete, man arī ir kaut kāds savs cikliskums manā dabā, un tas ir pilnīgi un es pieņemu, un es saprotu tajā mirklī, man tur pieņemsim ir PMS tuvojās cikla noteikti kaut kāda daļa, un zinu, ka tāpēc es esmu varbūt tāda vairāk uzvilkusies uz to, ka tur kaut kas nav. Un te pašā laikā es sevi atpazīstu tajā situācijā, un es zinu, ka tas pāries, un ka viss jau visumā kopumā ir labi mūsu mājās, jā. Tad bez tāda dialoga patiesībā,
neiztikt, vai ne, jebkurā gadījumā, nu, lai nebūtu šie konflikti, un, nu, protams, kad ir kaut kāda tā sistēma pirms tam veidota, vai, nu, bet ir jāvienojās savā starpā, kur un kā un kādā telpā mēs to daram. Bet, Klau, nu, kā uzturēt to kārtību, lai viņa turētos, un ko darīt, nu, kad ir tas pagurums, jo, nu, bieži vien tomēr ir tā, ka vai tai kolektīvā vai ģimenē, nu, ir tas viens galvenais tomēr motors man tā, vismaz mana tā pieredze, varbūt tev ir kaut kāda cita pieredze, bet, nu, kad ir tas viens galvenais, kuram vairāk tā kā vajag, vai kurš to rūpi tur vairāk par kārtības, lai viņa tomēr tiktu uzturēta. Un ka kaut kādā brīdī ielikat, viss līdz brošai. Ko tad darīt? Kā uzturēt? Tev paši tā noraksturoja, jo man reizēm arī ir tāda perioda, nu atzīšos, ka man arī citreiz ir mājās viss līdz brošai, un labi, tur pastāv kaut kāds brīdi tā nekārtība, ka tas ir pilnīgi normāli un pilnīgi cilvēciski, jo, kā es iepriekš minēju, mēs visi esam cikliski, ne tikai pieņemsim sievietes, ne tikai mēnešu ietvaros, bet mēs varam būt arī cikliski gada ietvaros, 5 gadus ietvaros un tādā garā. Tas ir pilnīgi normāli un pieņemami. Un atgriežoties pie tā, ko tu jautāji, es aizmirsu jautājumu. Kā uzturēt kārtību, kad ir jau, nu, ka tu esi tas viens motors, kas to visu tā kā, nu, tur to roku uz pulsa, bet, nu, kaut kādā brīdī, nu, nogurums jau no tā ir. Kad, nu. Jā, tagad es atcerējos, ko es gribēju teikt par šo te, par to, ka ir tā, ka mēs drīkstam veidot arī pārmaiņas mūsu kārtībā. Ir ok, jā, ir uztaisīta šī te sistēma un kā viņu uzturēt. Nu, pati galvenā tā atbilde būtu tāda, to sistēmu izveidot tā, lai viņa mums būtu ērta. Un viens ir ērti atrast, nu, pieņemsim, iedomāsimies, labi, šķēres. Ērti ir atrast šķēres, mēs zinām, kur viņas stāv. Bet mums tikpat liela, varbūt iespējams lielāka uzmanība ir jāpievērš pie tā, lai viņas būtu ērti un ātri nolikt atpakaļ. Jo ļoti lielu daļu nekārtības rada tās lietas, kas nav noliktas atpakaļ. Jo viņas kaut kādu iemeslu dēļ ir bijis grūti nolikt, jo tad ir jāizņem viena kastīte un jānoņem vāciņš, un tad tur viņas ir jāieliek atpakaļ. Un tad ir vieglāk vienkārši viņu nolikt kaut kur blakus vai kaut kur pa ceļam vai kārtējo reizi vienkārši nolikt uz kumodas vai iemest atvilknē, kur viņu ir tā kā, nu, tai brīdī vieglāk noņemt no acīm nost. Tātad, veidojot šo te mūsu to sistēmu, kādu mēs esam iedomājušies vai kādu mēs gribam pamēģināt mūsu mājās, vienmēr būtu ļoti svarīgi atcerēties par to vieglo nolikšanu atpakaļ. Jo cilvēks pēc būtības ir ļoti slinks. Nu, pēc dabiskās būtības ir ļoti slinks, un ja viņam ir, lai to lietu nolikt atpakaļ, viņam vēl jāizdara papildus darbība, tad bieži vien tā lieta tiek nolikta kaut kur. Tas ir spilgts stāsts ir ar kastēm ar vāku. Ka vieglāk to lietu ir nolikt uz kastē uz vāka, nevis ielikt viņu iekšā tajā konkrētajā kastē un tad vāku uzlikt virsū. Man ir tāds, nesmieklīgs, varbūt tāds arī no klientas stāsts par to, ka drēbes, nu, pieņemsim, vajag atrast to vietu drēbēm, kur likt, nu, dienas laikā izlietotās drēbes, kas varbūt neaiziet uz veļas grozu, un es ieteicu dekoratīvu interjerā iedarošu nolikt, nu, groziņu, nu, tā kā veļas grozu vai, nu, kur uzglabāt šīs te drēbes, kas tiek sliktas vēl. Un viņi uzlika un bija grozs ar vāku. Un tad tā otra persona, ne jau viņa lika tajā grozā iekšā, viņa lika uz tā vāka. Nu, lūk, es saku, tad ir jāņem nost vienkārši tas vāks, lai tā lieta uzreiz nokļūtu tur. Nu, šeit šis stāsts ir par to, ka mums vajag izdomāt šīs te vietas, kur mēs organizējam konkrētas lietas, lai būtu pēc iespējas vieglāk atgriezt atpakaļ. Un tad tas uzreiz ir saprotams, un to ir viegli izdarīt, un tā ir tikai sekundes simdeļa, kurā mēs pieņemam lēmumu, es to lietu atgriezīšu atpakaļ. Nu, ka man vēl tur nav jāsakārto viss pārējais apkārt,
lai es varētu to lietu atgriezt atpakaļ. Nu, tas būtu tā pamata atslēga, kas būtu jāievēro, un tad arī pēc tam ir nākamais nāk klāt ieradums to izdarīt uzreiz. Jo bieži vien tiek atlikts, netiek izdarīts uzreiz, nu, un tad rodas šis te. Iespējams, rodas tā situācija, ka ir kāds cilvēks, entuziasts, kas kārto, un tad vienā brīdī viņam vienkārši viņš ir izsmēlis to savu enerģiju, jo viņš redz, ka tā sistēma nestrādā. Nu, ja sistēma nestrādā, tad viņai ir jāpārstrādā. Tad viņai ir jāizdomā cita, kas varētu strādāt. Un es varu godīgi pateikt, arī savās mājās ir bijušas sistēmas, ko es esmu ieviesusi, un pēc kaut kāda laika es pamanu, ka viņas nestrādā. Es vienkārši pamainu. Es pamainu, izdomāju risinājumu tādu, lai viņi vienkārši strādātu. Nu, tiem pašiem cepurēm, cimdiem, kas mums ir ziemā, bija groziņu sistēma. Es sapratu, ka groziņu sistēma nestrādā, jo tur vienkārši viss tiek samaisīts, apmaisīts. Nu, vienīgā, kas strādā vīram, man un bērniem, atsevišķi katram zina, kur tas groziņš ir. Un es sapratu, ka ņemot vērā to, ka mums ir priekšstāba diezgan maza un kur nav vietas šos te groziņus nolikt, un lai viņi tā kā būtu prom no acīm, es izdomāju tādus ieliekamus, iekarināmus plauktus, ja. Un šī sistēma, jā, viņa man atkal tagad jau strādā diezgan ilgi, nemaldos, jau savus 2 ziemas ir izturējusi kvalitātes pārbaudi. Nu, iespējams, nāks atkal nākamais kaut kāds etaps, vai es domāšu, pieņemsim, kaut kādu pārtaisīt visu to priekštelpu, kā viņi izskatās. Nu, tad es atkal pielāgošu sistēmu un atkal mēģināšu variantu un skatīšos, vai strādā vai nestrādā. Tāpēc mana galvenā atbilde būtu tāda, ja kaut kas nestrādā, nu, tad meklēt citus risinājumus. Ja tas nogurdina, tad arī varētu būt, ka kaut kas ir ne tā vai pa daudz. Jā. Un varbūt arī tā sistēma ir ok, bet tā tas cikls, nu, dzīves posms šobrīd, un arī, ka tajā brīdī, nu, ok, palaist bišķiņ vieglāk, kā teikt. Un tad, kad ir enerģijas vairāk, tad ķerties klāt pie tās sistēmas veidošanas. Pareizi, tā es saprotu. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, kā tu arī to tagad šobrīd atreferēji, tā ir. Un citreiz, tad, kad liekas, ka nevajag izdarīt, sakodīšu zobus un izdarīšu, jā, citreiz tā dara, bet citreiz dara vienkārši iziet no šīs situācijas, palaist viņu vaļā. Vienkārši palaist vaļā, pašai aiziet izstaigāties un nedarīt to, pieņemsim, nekārtot caur tādu negribu, lai nerasto šīs nepatīkamās sajūtas, vairāk kārtot ar prieku, jo, nu, tās ir mūsu mājas un mums tiešām ir jādara šī lieta ar prieku. Tāpat kā mēs varbūt ar prieku braucam kaut kur ekskursijās, mēs tur visi esam, gaidam kaut kāds jauns piedzīvojums, ka viss tur būs forši. Tāpat tās ir ar mājas kārtošanu, arī to pārvērst tādu priecīgu mirkli, un es gribu aicināt cilvēkus pārlaust šo te mums bērnībā iedzīto traumu, ka kārtošana ir sots. Un tā nav sots. Nu, tas ir vienkārši mūsu ikdienas nepieciešamība, kas vienkārši nodrošina mums tādu apzinātāku dzīvošanu šeit un tagad, un ka ar kārtošanu nevajadzētu arī bērniem viņu tā kā sodu likt, bet mācīt to, ka tā ir normāla darbība, par to nav jākaunās, un ka tā nodrošina mums šo te laimīgo dzīvošanu, skaisto dzīvošanu mūsu mājās. Jā, jo tu minēji arī, ka tad iztrūkst vai vismaz ir mazāk tie kašķi, kaut vai, kad no mājas ir jāaiziet, un kur tas ir, un kā tagad atrast, un, zin kā, varbūt kaut kur mēs steidzamies, un mēs nezinām, bet tad, ja ir sava sistēma, tas atvieglo, tiešām liekus konfliktus varbūt noņem nost no kā tu teici, brīvība prātā, nav jādomā par to, kur man ir atslēgas, man viņas es zinu, ka man viņas ir tur, jo es īsti noliku. Ja viņas tur nav, tad tev ir jāzina, kur meklēt citu, jo mums, piemēram, ir rezerves atslēgas mašīna. Nu, ar mašīnas atslēgām, jā, ir
citreiz tā, jo mēs tā kā mums ir 2 mašīnas, un mēs tur citreiz pamainamies, bet labi, ka mums ir 2 mašīnu, atslēgu komplekti, ja, un vienkārši es zināt, tajā brīdī, reku man nav tās atslēgas, es neesmu iepriekšējā vakarā tur viņas nolikusi, man ir sekundes simtdaļā jāzina, kur man ir rezerves atslēgas, ja, tā kā, vienkārši zināt un paredzēt, jo tas ir uzreiz tik ļoti, ļoti atvieglo to tiešām, atvieglo to tā brīža situācija, kad tu saproti, ka tā nav. Tev vienkārši ir jāzina, kur tev vēl ir, lai tu vari mierīgi iziet no tām mājām. Jo mājas ir tās, kas mūs uzlādē, mājas ir, kurās mēs atpūšamies. Mājas ir tās, no kurām mēs tā kā izceļamies uz ārpasauli. Un ja mēs no mājām izejam ārā stresaini, jau tur sastrīdējušies ar visiem, ar pasauli, tad tā ir kā pa ķēdīt aiziet darbā, veikalā un visur, pārējās vietās, kur mēs saskaramies. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai tās mājas būtu tiešām tā mūsu atbalstošā vide, kur mēs uzlādējamies un kur mums ir patīkami atgriezties un kur mums ir patīkami dzīvot šo dzīvi. Cik skaisti pateicis. Klau, man gribās tev uzdot jautājumu par tādām kārtības ilūzijām vai tādiem mītiem, bet 2 tādos virzienos. Viens par to, kas ir kārtība vai kas nav kārtība, un otrs par pašu kārtošanas procesu, kas ir varbūt tās biežākās, ko tu esi sastapusies, ko cilvēki domā un tāpēc nedara, atmet ar roku. Tad viens par to, kas vispār ir kārtība, un otrs tas pats process, kā līdz tai kārtībai nokļūt. Ir kaut kas tāds? Jā, tu man uzdevi tādu labu jautājumu, un es savilku paralēls ar to, ka es tagad sāku mācīties universitātē. Arī pirmajā kursā, varbūt, ka pat pirmajā nodarbībā man mēs tā kā visi stāvam priekšā, stāvam, man pasniedzējs paprasa, kas ir ceļš. Un tad es apmulsu, jo es nevarēju atbildēt, es nezinu pat definīciju, kas ir, tajā brīdī es nezināju, kas ir definīcija ceļš. Kas ir ceļš, tā kā vieta, pa kuru pārvietojas, vai, īstenībā, ja pat man šobrīd būtu jāpasaka, es nezinu, kas ir definīcija ceļš. Es zinu, kas tas ir, ko nozīmē. Redz, ar kārtības definīciju, vai kas tad ir kārtība, arī īsti nav tā, mēs nevaram, nav tāda speciāla definīcija, bet es esmu paskatījusies tezaurā, kur tad arī ir uzrakstīts, kas ir kārtība. Tas ir kaut kas tāds, tā ir vieta, telpa, kas ir sakārtota. Vienkārši tik labs. Jā, nav. Redz, par to kārtība jau arī ir tāds apstākļa vārds, es teiktu. Apstākļa vārds, kad tiešām tas stāvoklis, kad ir sakārtots, ka nav lieku lietu, ka ir kaut kāda sistēma, ka ir kaut kāda struktūra izveidota. Pa lielam tā mums ir jāskatās, jo katram tā kārtības sajūta arī var būt savādāka. Un tāpēc arī saku, ka kārtība ir ļoti individuāla, bet tā iedaras katra dzīvē, šita kārtība. Iejaukšos, jo mēs tā runājam vairāk par to, ka jāsakārtot, bet tieši arī varbūt tāda kāda cilvēka pārāk uzstājīga, es pat teiktu, varbūt kaut kāds tā kā perfekcionisms, krūzītēm jābūt tā, karotītēm tā visam, ka tas arī var īstenībā traucēt citiem, bet arī tam pašam cilvēkam, ka viņš, ja man nav krūzītē, man ir svarīgi, lai maizi griezt ar maizes nazi. Mums jau joks ģimenē tāds ir, vai ne? Un man jau ārprāts, tu griez maizi ar to nazi. Ka tas iespējams man jau arī pat atņem enerģiju, kad es pārāk piekasos jau kaut kādām lietām. Es teiktu pat tā, vai ne? Tad tas otrs grāvs arī var būt tāds. Jā, var būt otrs grāvis, un es ieteiktu mēģināt rāpties ārā no tā grāvja, jo es zinu, cik ir grūti dzīvot, ka gribās visu, lai ir perfekti.
Tad tā ir dzīšanās pēc glancēto žurnālos attēlotām bildēm, pēc Pinteresta bildēm un pēc nezinu, speciāli tur ierīkotām, nu, pēc muzeja, principā pēc muzeja. Bet mēs nedzīvojam, mūsu mājas nav muzejs, mēs nedzīvojam muzejā. Protams, jā, ir skaisti, ir estētiski, ir iespējams to visu izdarīt, lai ir skaisti, estētiski, lai ir ērti un labi tiešām izskatās, bet mums ir jāņem vērā to, ka mēs dzīvojam dzīvu dzīvi un ir šīs te kaut kādi tie novirzes no kaut kādas sistēmas un ka drīkst būt arī tur tā nenolikta krūzīte, ka drīkst arī būt krūzītes saliktas ne tā, un šeit es minēšu savu piemēru, ka man patīk, ka glāzes tiek saliktas plauktiņā, nu tā kā rindiņās pa šķirām. Ja man ir, pieņemsim, 4 veidu glāzes, man patīk, ka viņas visas ir rindiņās pa šķirām. Nu, tā kā vienas glāzes, otras glāzes, trešās. Tas patīk man, un tad, kad es izkārtoju trauku mašīnu, tad es tā arī viņas salieku. Un citreiz, ja man, piemēram, vīrs vai bērns ir izkārtojis, un viņš vienkārši saliek tur, kur tās glāzes ir, ok, nav jau nekā, man ir tā labi, jā, es redzu, ka viņi ir sakārtojuši un pateicos par to, ka viņi ir tā kā izkārtojuši un veikuši šo darbiņu. Un citreiz ir tā, jā, ka es pārkārtoju tas glāzes, bet citreiz... Tomēr pārkārtoju. Tā, es tā kā uztveru to vieglāk un vienkāršāk. Tad, kad man gribās, lai ir skaisti, tad es arī uztaisu un sakārtoju tās glāzes, kā viņam ir jābūt. Un tad, kad man negribas, tās glāzes ir plauktā. Tās ir plauktā, un man, es saku, nav tāda tieksme visu, lai viss būtu perfekti un precīzi, tā kā apmēram, ka pie manīm nāktu tagad fotografēt māju, ja, un skatīties, kāds tur man tās glāzes. Nu, nē, es laižu šo vieglāk. Es to saku. Kā tu līdz nonāc, ka tu laidz vieglāk? Es ļoti sāku strādāt ar savu perfekcionismu, un manī iekšā vēl ir kaut kāda perfekcionista paliekas. Un kā es nonācu līdz tam? Līdz tam es nonācu tajā brīdī, tad, kad man otrais bērns piedzima ātrāk, nekā es biju ieplānojusi, un man vajadzēja perfekti, ka viņš būs tajā datumā, man tur apmēram viss bija perfekti sarakstīts un viss, nesarakstīts, bet bija saplānots, viņš piedzims tad es darīšu to, pirms tam es darīšu to, un atnāca Covids, un piedzima bērns ātrāk, un es vienkārši nebiju tam visam gatava, un manu tā kā to perfekcionisms tajā brīdī ritīgi izšķīda. Es viņu vēl mēģināju saglābt, iespējams, tāpēc es arī kaut kādā savā depresijā, tādā diezgan dziļā pēcdzemdību depresijā iedzīvojos, un šis tāds mans dzīves pavērsiens, tā lieta, ko es nevarēju ietekmēt, kaut gan tagad pēc 5 gadiem es zinu, kāpēc tas viss tā notika, kāpēc viņš piedzima ātrāk, un es tā nojaušu. Un tajā brīdī viņš sāka izšķīst. Viņš izšķīda, un pie manīm atnāca šī atziņa par to, ka ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt. Un galvenais, lai kopumā mēs varam dzīvot šajā mirklī, tā kā mēs, kas šobrīd ir iespējams vislabākajā variantā. Lai mēs dzīvojam šo mirkli tādā brīdī, tādā vislabākajā iespējamā veidā šajā brīdī. Tā būtu pareizā, jā. Silds arī raksta, ka viņai arī patīk sakārtot glāzes pēc veidiem un izmēriem, tā labāk izskatās, tā kā tas. Kā mēs nozīmīgās. Atgriežoties mazliet atpakaļ, kas varbūt ir tāds populārākais mīts par pašu kārtošanas procesu? Es uzreiz varbūt par savu iemest, kad man noteikti liekas, tas būs ilgi, tas ir daudz. Es labāk neķeros klāt, bet varbūt, ka ir kāds cits vēl populārāks. Populārāks mīts man šķiet ir tas, ka atnāks kārtošanas konsultants un liks visu izmest. Bet tā patiesībā nav. Es neesmu dzirdēju. Tas mīts varbūt ir radies no tā, ko mēs redzam pa televizoru, ka Amerikā ir šīs te mājas, kuras tiek kārtotas, kur tiek tur maisiem šķūrēts ārā, aizaugušās mājas. Un ka
Tas ir tāds radies, bet patiesībā kārtošanas konsultants to nedara, jo mums nav nekādu tiesību cilvēkam likt izmest kādu lietu, kas viņam ir mīļa, sentimentāla, vai kas ir viņam ļoti vajadzīga, vai vienkārši, tā lieta, viņš nevar bez tās lietas. Un mūsu galvenais uzdevums ir cilvēkam būt klāt tajā brīdī, iedot atbalsta mehānismu, nevis atbalsta, bet iedot to mehānismu, kā viņš var saprast, vai viņam šo lietu patiešām vajag. Un, protams, mīļās sentimentālās lietas neviens neliek izmest, tikai iziet cauri pāris tādiem jautājumiem, kur cilvēks vai pie sevīm, klients pie sevīm atbild, vai viņš drīkst arī konsultanta klātbūtnē atbildēt uz šiem te jautājumiem skaļi, te pašā laikā, arī tad, godīgi un patiesi atbildot un saprotot, vai šī lieta ir vajadzīga, vai viņa nav vajadzīga. Tas ir tas mīts, mēs neko neliekam mest ārā, mēs esam blakus un mēs tā kā pārunājam, vai tas ir nepieciešams, un ja tas ir nepieciešams, tad tas ir jāsaglabā, ja nē, tad palīdzam no šīs lietas atbrīvoties, tā teikt, atvadīties. Tas ir tāds lielākais mīts, un to, ko tu pieminēji, ka tas ir gari, ilgstoši, grūti, jā, tas ir gari, ilgstoši, grūti, bet tāpēc ir atbalsta personas, kā kārtošanas konsultanti, kas šo procesu vada un vada uz konkrētu mērķi un palīdz noturēt šo fokusu uz to lietu, kas ir jāizdara, plus vēl, protams, uzklausot vēl, tā kā izrunājoties, pārunājot šīs lietas, ka tas vairāk ar kārtošanas konsultantu šis process, viņš ir vadīts un tendēts uz kaut kādu konkrētu mērķi, un tas arī atvieglo šo procesu, tāpēc arī kaut kas tāds ir izdomāts. Es zinu, cik tas ir grūti vienai pašai kārtot, un tad gribās atlikt, un tad apnīk, un tad sabāž visu atpakaļ skapī. Tas ir klasiskais variants, jo pietrūkst enerģijas, un nav iespējams motivācijas. Es pats esmu gājis cauri šiem visiem posmiem un etapiem, un bija brīdis, kad man māja vispār tā kā karalauks izskatījās. Bet šo es esmu visu izdzīvojusi, un es zinu, cik dažbrīd ir svarīgi, ka ir kāds cilvēks blakus, kas virza uz mērķi un neļauj ieslīgt, piemēram, sentimentālās pārdomās vai negribēšanā vai gribēšanā atkal visu salikt atpakaļ skapī. Un piedāvājot dažādus instrumentus, kā šo procesu konstruktīvi pabeigt līdz galam, arī teikšu vislabākā iespējamā veidā, kāds tas ir uz to brīdi iespējams. Jā, es pati esmu izmantojis vienreiz skapi kārtošanai, un man tieši ir tas variants, ja es viena pati, es atveru, es paskatos, man ir daudz reibs, ja, un pa daudz. Nē, šitas man viss būs jādara, es aizveru. Un tad, kad atnāca tā meitene man palīgā, protams, ka no sākuma ārprāt, kā tas būs, bet īstenībā tas bija tik foršs tāds process, viņš paņēma laiku, tas 2 vai 3 stundas mēs to darījām, bet mēs tiešām izgājām cauri, un es biju nogurus, bet es pēc tam biju patīkami nogurus, kad es spēju atbrīvoties no kaut kādām lietām, kas tiešām jau ir liekas, un tad bija tā čupiņa, kur man ir jāpadomā, un tad ir tas pilnīgi skaidrs, kas paliek, un tiešām bija tāds atvieglojums, un tā arī bija. Ja es vienu pat to darītu, es visdrīzāk būtu izvilkus tās, zinot, ka jāizvelk tās drēbes ārā, man tās čupiņas tematiskās, tur tā ir iespējams vēl ilgs tā, mēs izgājām tam visam cauri, un bija tāda forša sajūta, un ka tevi atbalsta, un nekas nebija jāmet ārā to, kur tu negribi jāmet ārā, tu vienkārši var padomāt, un ka tev vēlreiz pēc tā kārtīgi pajautā, un kā tad ir, kā tu jūties ar šo lietu, vai tu viņu gribi vai ne, atkarībā kāds šos jautājumus uzdod. Bet ja kādam nav iespēja, varbūt kas būtu tas tavs, tas pirmais solis vai pirmie mazie soļi, ar ko sākt, nevaru šobrīd to asi paaicināt pie sevis kaut kādu iemeslu pēc, bet gribās ar kaut ko sākt. Ko tu ieteiktu? Es noteikti ieteiktu ar
Nu, sākt, pieņemsim, kaut vai, ko ir visvienkāršākais izdarīt, izveidot savu ieradumu. Ieradumu, piemēram, pārģērbjoties, nu, piemēram, mēs runājam par drēbēm, pārģērbjoties drēbes, ielikt vai no atpakaļ skapī, vai viņas aiziet, piemēram, uz veļas grozu. Nu, ka uzreiz pieņemt lēmumu tajā brīdī. Piemēram, ieradumu uzreiz nolikt lietu atpakaļ. Ieradumu, piemēram, dienas beigās, nu, kas man ļoti patīk, un es kaut kāds pāris mēnešus arī viņu veidoju, nu, arī es, ka vakarā 5 minūtes, nu, labi, es neliku uz chronometra laiku, bet tas apzināti veltīt, iziet cauri mājai un salikt lietas pa vietām atpakaļ. Nu, tā kā sagatavoties jau iepriekšējā vakarā, nākamās dienas rītam, kad es pamostos un man mājās ir tīras virsmas, nu, novākt. Es pa putekļiem nerunāju, ja. Putekļiem novākt, laikam, kas ļoti nepamana viņus, ja, nu, ir kaut kāds noteikts reizes, kad es viņus slauku, bet nav tā, ka es katru dienu eju un mēģinu perfekti viņus izslaucīt, es varu dzīvot arī ar putekļiem, viņi netraucē absolūti. Nu, līdz kaut kādam noteiktam biezumam, nevajag padomāt, ka man māja ir aizaugusi ar putekļiem, nē, nu, nav tā gluži, ka es arī paskatos, jā, ka man ir kaut kāds grafiks, kad es to visu daru, bet iziet cauri mājai un salikt lietas apakaļ, piemēram, lai ir kaut vai novākta tā palods, vai nestāv uz palods, tur pieņemsim tā tukšā glāba, kas varbūt ir aizmirsusies, vai tur tā drēbe aiznest viņu uz veļas grozu, vai vienkārši ielikt skapī, nevis atvērt skapi un tagad sāk viņu kārtot. Vienkārši novākt tos redzamākās lietas, kas traucē, nu, nekas traucē, bet kuras neatrodas savās vietās. Nu, tāpat tās bērnam Lego arī bieži vien atrodas pa visām istabām, un viņš caur negribu, bet mēs ejam vakarā un saliekam visas tās lietas, lai viņas ir prom no mūsu telpām un ir viņa istabā. Virtuves virsmu vienkārši aiziet paskatīties, lai viņa visi ir brīva, un tas uzreiz jau iedod tādu foršu sajūtu, ka nevis, ka visu laiku ir sajūta, ka nedzīvoju visu laiku haosā, bet ka es varu arī kontrolēt to, kā izskatās, pieņemsim, mana māja, ka ir novāktas drēbes, ka nemētājas tur uz krēsla jau 5 kārtām, nu, nestāv tās drēbes 5 kārtām, ka patīkami ienākt virtuvē, kur virsma ir novākta, ka nav pilna izlietne ar kaudzi nākamajā rītā, ka šādi tie mazie kārtības ieradumi, ka viņi radina mūs arī pie tā, ka tas ir mūsu rokās, mēs paši ar savām rokām to visu varam izdarīt. Un ka mums nav jāgaida, ka reizi nedēļā nāks mums tīrīt un kārtot māju speciāli algoti cilvēki, kas ar to nodarbojas, bet mēs paši to visu varam izdarīt. Nu, es nerunāju, piemēram, par tīrīšanu, par ģenerālām mazgāšanām, tām visām, bet par tiem mazajiem soļiem, ko mēs varam veikt katru dienu. Nu, tas būtu tas, ko es iesaku, ka sākt ar to, ka sevi pieradināt pie tā, ka ļaut tai kārtībai ienākt savās mājās ar tādiem maziem ieradumiem, ko mēs varam izdarīt dienā. Jo es zinu, cik tas ir smagi, kā tu arī teici, atvērt skapi, paskatīties, ieraudzīt to apjomu un aizvērt viņu atpakaļ, ka vienkārši to visu negribās. Sākt ar kārtības sajūtas, ieradināšanu savu, ielaišanu savā ikdienas dzīvē. Jā. Tas, ar ko varētu sākt. Nu, pēc tam jau tad ir, ja, piemēram, es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir kauns pie sevīm uzaicināt konsultantu, un tas ir pilnīgi normāli, un iespējams, ka man kā personībai arī būtu kauns uzaicināt pie sevīm kārtošanas konsultantu, un to es saku tā atklāti un neko neslēpjot, jo es vienkārši esmu tāds cilvēks, esmu diezgan introverta, un tas ir ok, un tas ir pilnīgi pieņemami. Šādos gadījumos ļoti palīdz, es zinu, es pat arī piedāvāju šobrīd attālinājumu, kur vienkārši var sazvanīties, un citreiz pilnīgi pietiek ar vienu sarunu. Ar vienu sarunu, kad ir iekšā iedvesma, motivācija, un tad cilvēks arī pats spēj to visu izdarīt, ir arī sarunu, tad tikai iespējams vairākas, tā kā reiz nedēļā šīs sarunas ar uzdotiem uzdevumiem, kas tiek ir pilda. Un maz pamazām mijiedarbībā ar mani cilvēks personīgi patstāvīgi kārto savas mājas. Kaut kas tāds arī ir iespējams?
klausīties iedvesmojušas video sarunas par kārtību, kārtošanu. Tas arī iedod jaunu un svaigu skatījumu uz to, cik ļoti liela nozīme kārtībai tomēr ir mūsu ikdienas dzīvē. Paldies par idejām. Es skatos, mums laiks ir aizskrējis vējš pārniem. Man, protams, būtu vēl viss kaut kas, ko tev jautāt, bet tu jau forši aizvirzījies arī uz, jo man gribās ar to noslēgt arī, kad kur meklēt tevi. Un tu jau teici, ka tev var arī attālināti tur strādā, ka nav uzreiz, ka neskrien uzreiz jau pie durvīm māsija ir. Jā, bet tad, jā, kur tevi meklēt, kā tevi uzrunāt, ja kādam šis aktuāli ir, kādu ziņu tu varbūt nodotu arī tiem, kam šobrīd, kā es nezinu, nevajag, ko man darīt. Jā, tā tad runājot par šo visu, es jau arī sarunas sākumā teicu, ka es esmu šobrīd bet savā iekšējā ziemas periodā, ka es tāds konsultācijas viens pret viens klātienē šobrīd nesniedzu, jo man ir nepieciešams atjaunot savu iekšējo resursu, jo vienkārši es fiziski jūtu, ka man tas ir nepieciešams. Es aicinātu, ja kādam ir interese par kārtības ieviešanu, kas ir saistīts ar to, ka man drīkst klusi pieklauvēt Instagramā, klusi uzrakstīt vēstuli drīkst, un tad es skatīšos no tās situācijas, kāda man tobrīd ir, jo šobrīd ir tāds pārdomu periods, kur es vairāk dalos ar informāciju, iedvesmoju, veidoju arī saturu par kārtību, rakstu rakstus, piedalos sarunās, tāds periods, bet jebkurā gadījumā mani var atrast Instagramā. Instagramā var man rakstīt vēstules, var klusi pieklauvēties un paskatīties, kā mēs varam konkrētā brīdī sadarboties vai miedarboties otru. Tā kā es esmu dažādi iespēja, pēc atliek tikai uzrakstīt un noteikti piemērot sadarbības modeli. Paldies, Asja, liels tev par sarunu un par tavām idejām, un es noteikti arī aicinu piesakot Asjas profilam, jo man liekas, tas ir tāds arī skaists piemērs tam, kā mainīt savus ieradumus, un tu ar tiem dalies, kā tas notiek arī ar savu privātām pieredzēm, un man liekas, tas ir tā iedvesmojoši un skaisti. Jā, tā kā liels tev paldies par sarunu. Pamazām ar ieradumiem, ar apzinātu skatu, lai tā kārtība ienāk mūsu dzīvēs un dod to brīvību, prātā, telpā un dzīvē kopumā. Jā, paldies, Laura, ka uzaicināji. Man liekas tik skaisti, ka ir iespējams šādā formātā satikties par dažādām tēmām, tā skaitā arī par kārtību, jo es varu viennozīmīgi pateikt, ka sievišķību es esmu atvērusi arī sakārtojot mājas, jo kārtošana jau nav tikai par lietām, par lietu kārtošanu, pārbīdīšanu, tā ir arī savas galvas sakārtošanu. Un sakārtojot savu galvu, sievišķība atplaukst. Ir iespējams atplaukt arī pēc depresijas, ir iespējams atplaukt pēc kaut kādām lejām. Vienkārši ir jādara tas, un ir jādara tas ar prieku, un ja mēs nevaram sākt savu iekšējo, no iekšienes sevi kārtot, un sakārtojam vidi ap sevi. Un tad jau arī iekšā būs tā mazā urdoņa, ka gribās arī sev iedot to, kas tajā brīdī ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un viss pa vietām. Paldies, Asja, par taviem iedvesmas vārdiem. Arī Mairīta mums raksta paldies un sūta sirsnīgi. Tad līdz tiekamies kaut kur. Tā. Tā.